Šodien esmu atbraukusi darba vizītē Strasbūrā, Francijā un atrodos pie Eiropas padomes ēkas. Eiropas padome ir starptautiska organizācija ar 46 dalībvalstīm. Galvenokārt tās ir Eiropas Savienības valstis, bet arī tādas kā Turcija, Norvēģija, Moldova un, protams, Ukraina ir Eiropas padomes dalībvalstis. Novērotāju valstis ir ASV, Kanāda, Meksika un Japāna. Latvijas karogs pie Eiropas padomes ēkas plīvo jau no 1995. gada 10. februāra. Eiropas padome kā cilvēktiesību aizsardzības organizācijas. Eiropas Savienībai un Eiropas padomei ir vairākas kopīgas vērtības. Tās ir cilvēktiesības, tas ir tiesiskums un, protams, demokrātija. Taču tās ir atsevišķas organizācijas, kas pilda atšķirīgas, tomēr arī savstarpēji papildinošas funkcijas. Eiropas padome ir organizācija, kas veidota tikai galvenokārt vērsta uz cilvēktiesību aizsardzību. Vairums no mēs zinām Eiropas cilvēktiesību tiesu. Taču Eiropas Savienības ietvaros valstis deleģē daļu savas suverenitātes, lai kopīgi vienotos par kopīgiem tiesību aktiem dažādās nozarēs. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Eiropas padome darīs visu iespējamo, lai atbalstītu Ukrainu, lai atbalstītu Ukrainu tautu un lai nodrošinātu, ka Krievija atbild par visiem tiem svētīgiem cilvēktiesību pārdarījumiem Ukrainas teritorijā. Pats pirmais padomes darbs bija izslēgt Krievijas federāciju no Eiropas padomes. Un šeit liela loma ir bijusi tieši Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā. Mēs iestājāmies par Eiropas vērtībām Eiropas padomes ietvaros.